230 punktiem ir novērtējusi kokteili, un tas ir ieguvis godpilno 3. vietu. Un šī kokteļa nosaukums Rīgas rupmais kārtojums un autors Māris Gerāns. $241 punkts. Un 2. vieta ir kokteilim, ko pagatavojas bārmenis, kā es sapratu, kurš strādā, Ivars Rutkovskis. Un 1. vietā kokteļa nosaukums ir Klavis Rīga, jeb latviskā tulkojumā Rīgas atslēga un bārmenis Andris Noreiķis. Rīgas kokteļu pasākumā mēs, protams, satikām arī galveno pasākumu dzērāju, kurš ir... Raksti, jūs redzējāt, ja? Labi, vēl vienreiz. Davai labāk. Davai varam, ja? Rīgas kokteļu pasākumā, protams, ir arī Roberto, kurš nogaršoja visas kokteļus. Tu vēl stāvi uz kājām? Jā, arī uz vienu varu stāvēt, paskaties. Parasti jau stāv uz 2. Nu, Itāļi var stāvēt uz cik daudz, uz ļoti daudz kājām. Tad Itāļiem ir kājas. Labi, pēc kokteļiem, zini, var teikt visādas lietas. Jā, es pagaršoju visus 3 kokteļus. Un es biju patīkami pārsteigts par to, ka tiešām tie kokteļi bija ļoti, ļoti garšīgi un visi 3 atšķirīgi. Un līdz ar to bija arī tāda iespēja izvēlēties tādu labāku un tādu, kas tev tuvāk gaumei. Nu, no visiem 3, kurš šis labāk bija? Man garšoja 2. 2. vieta, ja? Jā, jo man tur tajā 2. bija tas greifrūtu piegaršu, kas man ļoti atgādina saule, vasaru, tīpaši šodien, ka es jūtos tāpat kā Sardīnā 35 Citu, te Sardīnijā nav tik karsts, cik Latvijā? Tas ir savādāk, mūsu karstums ir nav mitrs, šeit ir mitrs un grūti elpot. Paties, mūsu karstums ir kā Āfrikā. Ar citu, jā, viskarstākā vietā pasaulē. Forši. Nu jā, varbūt pēc visas dedzināšanām tā arī aizgāja tas karstums. Labi, jā. Par ko viņš runā? Jā, par svētkiem. Jā, par ko bija runa? Par kokteļiem. Par kokteļiem bija visgaršīgi, man Latvijas balsam ļoti garšo. Man ļoti atgādina Rīgu, man ļoti atgādina, kad es eju, man vajag pirkt dāvanas priekš draugiem Itālijā. Parasti es iekritu tieši uz šo balzāmu, tāpēc, ka ir ļoti, ļoti veselīgs. Un manam tētim, viņam ir 82 gadi, un viņš jau kopš es esmu Latvijā, viņš ir ļoti liels cienītājs balzāmam, un nereti mana mamma viņu atrodu pie skāpi, kur ir tas balzāms. Starp citu, ar to mēs arī beigsim, miljonu vipi lasītāji. Jūs tagad sapratāt, kāpēc Roberto Meloni tik daudz runā, tik gari. Tāpēc, kad viņš izdzēra... Tāpēc, kad viņš izdzēra 3 kokteļus, tā... Pa pusēm turpināsim tālāk. Nāciet arī jūs! Nāciet!